Man ir liels prieks, ka tu esi iesaistījies Latvijas Kliniskās neirofizioloģijas asociācijas darbībā un esi kā valsts loceklis. Un es tev pateikšu, kāpēc? Tāpēc, ka respektīvi tiešām intraoperatīvu monitorēšana tā ir neatņemama mūsdienīgas kliniskās neirofizioloģijas joma. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijā mums ir vēl daudz iespējas attīstīt šo sfēru. Un tu esi viens no tiem tādiem pionieriem, kas virz to. Un tāpēc varbūt sākumā es gribētu tev pajautāt, kā tavuprāt vislabāk mēs varētu definēt, kas ir intraoperatīva monitorēšana, lai cilvēks saprastu, kas tas pēc būtības, tādiem vienkāršiem vārdiem? Ar vienkāršiem vārdiem pastāstot par neirofizioloģisku monitorēšanu, tad tas ir, kad mēs nosakām nervu struktūra funkcijas iekšā operācijas laikā. Ja mēs domājam, piemēram, nomodā dzīvi, tad, kad cilvēks aiziet, viņam ir kaut kādas, teiksim, sāpes, stirpšanas vai kaut kas tam līdzīgs, viņš taisa vienu izmeklējumu, otru izmeklējumu, un mēs skatāmies, kā funkcionē tie nervi. Piemēram, neirogrāfija, un mēs saprotam, ok, šitais nervs ir novājināts, varētu būt nospiests, varētu būt tāda līmenī un tāda līmenī. Operācijas laika pacientam nav tāda iespēja ar mums komunicēties, kad viņš ir narkozē. Vienīgais agrāk tas ceļš, kā mēs varējām kaut ko operēt, tas ir vadoties pēc anatomiju. Tad tas nozīmē pēc struktūra formā, pēc smadzeņu struktūram, kas īstenībā ir daudz izmainīts pie dažām patoloģijām. Piemēram, tur ir patoloģijas, kur ir liels veidojums, kas spiež visas struktūras nobīda apkārt. Tur ir daži veidojumi, kur pat nevis nobīda struktūras, bet ieaug cauri struktūram. Un to mēs tikai saprotam, piemēram, ja mēs izgriežam veidojumu, pēc tam notiek smaga neiroloģisks deficīts, ja, piemēram, paralīze vai pazūd valoda. Tad mūsu mērķis, kad mēs piemērojam to saucamo neiromonitorēšanu, tas ir tāds ļoti saīsināts termiņš, ir tā, ka mēs pārbaudam tās funkcijas kaut cilvēka miega laika. Tad sanāk tā, ka ja mums interesē, vai viņam kustības tas vietas, tas viela, caur kurien iet impulsi no smadzenēm līdz rokām, kājām, vai tā viela ir ietekmēta, ir tieši mūsu tajā saucamā griešanas zona vai ne, to mēs varam pārbaudīt, kad mēs pieliekam speciālu zondi, piemēram, stimulējam, un mēs redzam atbildi, piemēram, roka kāja. Mēs saprotam, piemēram, šeit drīkst griezt, jo nav atbildi, šeit nedrīkst griezt, jo sāk nevis kustēties, bet parādās impulsu muskulos rokā vai kājā. Kur ir starpība? Tad agrāk, ja mēs vadāmies tikai pēc anatomija, tad mums bija tas saucamais pusi uz pusi, vai nu būs, vai nu nebūs tas bojājums, vai, teiksim, mums operācijas laikā esam piespiesti, tāpēc, ka mēs vairs nesaprotam, cik tuvu mēs esam tajām nozīmīgajām struktūram. Tagad mums ir tāda iespēja efektīvāk izgriezt, jo mēs zinām, ar katru, teiksim, milimetru mēs esam tuvāk, mēs zinām, ka mums vēl ir pieejama zona, ko mēs varam izgriezt pēc parametriem, un arī mēs vairs neminam, jo agrāk, piemēram, mēs nevaram saprast, ja ir, teiksim, liels audzējs, un tur nervs kursē, tur starpā, piemēram, tas, kas kustina seju vai kas kustina atsābolu. Tagad ir tāda iespēja saprast, vai viņš iet tajā masā vai neiet, vai viņš ir tālu no mūsu skalpeli, vai viņš ir pārāk tuvu, un mums ir jāapstādina rezekcija. Tad tā noslēgumā tad sanāk tā, ka neiromonitorēšana atļauj mums veikt tādas pašas operācijas ar stipri mazāku risku, dabūt bojājumu un lielāku izredzi uz labāku iznākumu, tas ir ķirurģisko iznākumu. Tad tas nozīmē, ja mums ir audzējs, mēs varam izgriezt vairāk no audzēju, vai pat brīžiem mēs varam izgriezt pilnībā visu audzēju, nebojājot tas, kas ir vesels.